Vai ir tā vērts pirkt Rimi jaunos saldējumus? Lai to noskaidrotu, es aizdevos uz Rimi un nopirku visus 5 viņa jaunos saldējumus. Garšu tests. Pirmais no šiem saldējumiem ir ar sāļo karameli un lazduriekstiem. Ok, šis saldējums ir diezgan krēmīgs. Es teiktu ļoti labi. Es pat dodu 9 no 10 šim. Nākamais saldējums ir šokolādes saldējums ar brauniju cepumiem. Šokolādes saldējums ir mans mīļākais saldējums, tāpēc man ir augstas cerības uz šo. Viņš smaržo pēc šokolādes. Šis saldējums tekstūrā ir tāds nedaudz biezāks kā iepriekšējais. Garšo tiešām labi. Iepriekšējais man patika nedaudz vairāk. Un neskatoties to, ka parasti šokolādes saldējums ir mans mīļākais saldējums, šim es dodu 8. Man ļoti patīk tie gabaliņi, kas tur ir iekšā. Nākamais ir vaniļas saldējums ar mango un marakuju. Marakujas smarža ļoti stipra. Un tas ir krēmīgākais no visiem līdz šim. Te ir kaut kādas sēkliņas iekšā. Man parasti tādi svaigie saldējumi īsti negaršo, bet šis diezgan viegls un krēmīgs un vispār nav slikti. Es šim dodu 7 no 10. Nākamais saldējums ir vēl viens saļās karamels, bet šis ir ar kraukšķīgajiem karameļu gabaliņiem. Šim saldējumam īsti nav smaržas. Uzreiz atceļ garšu kā gotiņas konfektēm. Šim saldējumam es arī dodu 9. Stabilu 9. Un pēdējais ir saldējums ar cepumu mīklu. Ja salīdzina ar pārējiem, tad šeit vaniļas garša ir visstiprākā no visiem. Kopumā ļoti labs saldējums, bet tā kā es saldumus ikdienā neēdu, tad šim es dodu tikai 8. Ieraksti komentārā, kurš ir tavs mīļākais saldējums. Man vislabāk no visiem patika šis saļās karamelis ar karameles gabaliņiem.